kokaudzētava ir kaut kas līdzīgs bērnu dārzam. Kaut kas tur īpašs ir, pat brīžiem ir grūti pateikt, kas ir tas īpašākais, bet var salīdzināt ar bērnu dārzu, ar maziem ķipariem, kas bezbeidīgi lēkā riņķī, ja, un tikai vēlāk sanāk kārtīgi lietas kokiem. Mēs esam Strenču kokaudzētavā. Gadā izaudzējam 16,5 miljonus meža stādus, un mūsu stādi ir viena no labākajiem Eiropā. Šitie ir egles stādi, kuri dotajā brīdī ir apmēram 6 mēnešus veci. Pateicoties visām tehnoloģijām un zināšanām, kādas ir, tad jau nākamā gada rudenī, var teikt, lielākā daļa no visa lauka brauks uz Zviedriju. Tad viņi būs sasnieguši tādus 40, 50, pat 60 centimetrus. Un nākotnē es jau redzu milzīgas mājas, guļbūves, kas no egles baļķiem tiek taisīti. Latvijas valsts mežu kokaudzētavu uzdevumi ir divējādi. Pirmkārt jau nodrošināt ar stādiem mūsu mežus. Tāpat laikā tām ir jānodarbojas ar komercdarbību, pārdodot stādus un nesot peļņu. Šobrīd Strenčos ne bez lepnuma skaidro, ka viņi darbojas bagātākajā eksporta tirgu Eiropā – Zviedrijā. Patiesībā pat vēl konkrētāk – Zviedrijas dienvidos. Zviedrijas tieši dienvidu daļa, iedomājoties apmēram 100 km lejup no Stokholmas un tālāk līdz Malmei, tas ir tirgus, kurā iestāda 100 līdz 120 miljonus stādus gadā, kur arī atbilst mūsu stādu izcelsme, mūsu sēklu izcelsme, un kur ir visaugstākās cenas, principā, Eiropā stādiem. Tālāk jau Zviedrijas ziemeļdaļos cenas ir 3 reizes zemākas, un tas vairs nav tik interesants. Un tāpēc visi audzētāji, profesionāli audzētāji tiecās uz šo galveno Zviedrijas dienviddaļas tirgu, kas ir ļoti rentabls. Privātiem meža īpašniekiem mēs esam izvēle numur 1, ja iet runa par šo centrālu Eiropu un centrāla Eiropas stādu audzētājiem. Tas ir rādītājs šiem pēdējiem gadiem 7, ko mēs strādājam šai tirgu un savu latiņu esam uzcēluši un atpazīstamību panākuši. Stādu ražošanā mēs esam top 5 valsts pasaulē. Pirmā, protams, ir Kanāda, tālāk seko Somija, Zviedrija, tad ietvars tāda audzēšanā varētu sekot Latvija. Savukārt kailsakņu ar uzlabotu sakņu sistēmu ražošanas sektorā, varbūt vēl pa starp mums un Zviedriju iespraucās Jaunzēlanda. Mūsu dabiskās izcelsmes, egles ir vērtīgāks vai augstāk ražīgas nekā Zviedrijā standarta mežā pieejamās egles. Tas ir viens. Otrs ir mūsu tehnoloģiski attīstītais līmenis, ļoti augstā līmenī. Tas nosaka, līdz ar to ir kontrolēta stādu ražošanas ķēde un vieglāka stādu transportēšanas ķēde, jo zinātniskie pētījumi rāda, ka apmēram 20–30% no bojā gājušiem stādiem aiziet bojā vēl pirms viņi ir iestādīti. Ja, un tas ir ļoti svarīgs faktors Zviedrijā. Un faktiski tāpēc mums ir viss nodrošināts, lai tie stādi neaiziet bojā, pirms viņi ir iestādīti. Un trešais, protams, pašu stādu kā tādu kvalitāte, garums, sakņu kakla diametrs, krāsa, ja, ko mēs nodrošinām vienmēr augstā līmenī un paredzam. Ārā mēs redzējām pusgadu vecas egles ar spuraino sakņu sistēmu.
Tad šeit mēs redzam jau egles ietvarstādi, un šie ir jau 2-gadīgi. Var teikt, gatavi pārdošanai. Tad mūsu stādi nebūtu nav vislētākie Baltijas jūras reģionā. Ja? Latvija var noteikti lepoties ar to, kad mums ir šādi tehnoloģiski augsti attīstīti stādi, kādi nav Vācijā, piemēram. Arī Lietuvā šādi nav. Tik labi stādi nav Igaunijā. Somijā kaut ko līdzīgu var ieraudzīt. Nu, mēs esam vienā līmenī, teiksim, ar Zviedriju, ar Zviedrijā ražotiem stādiem. Mēs spējam izaudzēt stādus 2 gadu laikā, savukārt vācieši, piemēram, un poļi audzē 3-4 gadus. Pēdējo 6 gadu laikā mēs esam panākuši to, ka visā Eiropā mūs pazīst noteikti. Un ar mums rēķinās. Pie mums brauc mācīties, nevis mēs vairs braucam mācīties. Tā kā mēs varam lepoties ar to, ka mums ir šādi stādi. Zviedri ir atzinuši, ka tas starta izējas, teiksim, materiāls dabiskais mums ir labāks nekā viņiem pašiem. Par ko mēs varam būt ļoti pateicīgi un teikt paldies meža zinātniekiem, meža selekcionāriem, kas ir atraduši, sameklējuši šo fantastisko materiālu un saglabājuši. Jo tikpat labi mēs varētu arī šobrīd būt bez jebkā. Faktiski kāpt kokos mežā un kaut kur no kaut kā lasīt šīs sēklas, bet mums viņas ir. Nu, te tagad ir apmēram nodozējuši 5000 stādu, kas būs apmēram par 1000 eiro. Tagad jūs viņus izaudzēsiet, jā? Paldies, uz redzēšanos! Vienā kilogramā ir apmēram 100 līdz 130 tūkstoši sēkliņu. Te ir tā īstā vērtība. Šobrīd sēklu izaudzējot par stādu, Strenčos tās vērtība palielina 30 reizes. Tādēļ pašas sēklas no šejienes eksportētas tikai vienīgu reizi. Apmēram 90. gadu sākumā viens piegājiens tās bija, ka kāds 2 tonnas sēklu. Nu, jāsaka gan, ka zināms labums bija arī pašiem, ja, kad pirmās arī čiekurkaltas ieguva, bet faktiski jā, kad aizsūtīja tikai sēklas, no kurām vēl šobrīd Zviedrijā tiek sēts. Šis ceļš ir robeža, ar kuru 60. gados sākās kokaudzētavu, kas aizstiepās līdz tam mežam, kas fonā mums ir. Ja, un tie bija pirmie 12,5 hektāri, kuros ierīkoja kokaudzētavu. Un šeit aug mazas priedītes. Tieši šis bija tāds priežu lauks. Ieviešot jaunas tehnoloģijas, nopērkot konteinerus, nopērkot mākslīgās naktis, uzceļot saldētavas, faktiski tika radīti jau šie noteikumi kvalitatīvu stādu audzēšanai. Pat ja mēs izslēdzam to, kad ir tehnoloģiski milzīgi soļi uz priekšu, tad tīri tādos apjoma mērogos, piemēram, platībā no 12 hektāru iepriekš 80 šobrīd, un stādu apjoms 2 miljoni vēsturiski sākumā, tad 16,5 miljoni šobrīd. Eglis audzēja 4 gadus, šobrīd 1 līdz 2, priedi audzēja 2 gadus, šobrīd 1 gadu. Viņi nevis 2 reizes ātrāk aug, bet viņi ir ļoti stipri. Viņi ir stiprāki, viņi izskatās tādi paši kā 2-gadīgi, bet tādus, kurus mēs neesam apmānījuši, garuma ziņā viņi varbūt ir tādi paši, bet tā kā maigāki nedaudz, ja, tādi vairāk kā salātiņi. Katrā ziņā investīcijas tehnoloģiju attīstībā, kas Strenčus ļauj saukt par vienu no modernākajām kokaudzētavām Eiropā, acīm redzam devušas rezultātus. 1000 stādus, lai sarāk, ja, sava nepilna stunda paiet. Šeit ved 10 000 stādu. Katra palēta ir 1000 stādu. Tas ir jau 3,5–4 hektāriem faktiski eglis jau tiek šādi ar vienu veidienu aizvests. Iepriekš mēs vedām varbūt pat 3, 4 vai 5, ja, te ir 10. Ja, tas ir ātri laikā, pareizā momentā, un kas ir principā galvenais. Visu paspēt, kad ir jāpaspēj.
Šīs izmaiņas Jānis spēja novērtēt gana labi, ne tikai tādēļ, ka Strenča kokaudzētavā strādā jau gadus 10. Viņam te pagājusi arī visa bērnība, jo Jāņa māte te strādājusi ilgus gadus. Es ļoti labi atceros vietu, kur, piemēram, šobrīd ir mans kabinets, kā es tur lasīju brūklenes. Tiesa, iešana mātes pēdās Jānim savulaik dien nebija mūža sapnis. Acīm redzot, tas viss būtu šeit, un tāpat vēl tēvam ar zemnieku saimniecību tais pašos 90. sākumos bija. Acīm redzot, man bija varbūt nedaudz kaut kā par daudz tā visa. Un droši vien tā iemesla dēļ arī man pavīdēja tā doma, ka darīt, varbūt pat ne principu pēc, bet tā kā, lai būtu kaut kā savādāk dzīvē, kaut kas mainītos, tomēr tie 11 tīņa gadi tādi ir, kad gribās mainīt kaut ko un iet dzīvē varbūt mest citādākus tos līkumus, bet dažādu iemeslu un apstākļu sakritības pēc tā sanāca, ka nesanāca iet ar līkumu, un es noteikti esmu priecīgs par to, kad ir tā kā ir, un ka šobrīd esmu šeit un turpinājis augt pats un reizē ar visu uzņēmumu kopā. Šeit grūti iedomāties strādājumu cilvēku, kurš nemīlētu savu darbu, pārliecināts Jānis. Tāpat veiksmīgiem darbiniekiem te neiztikt bez kādas sevišķas īpašības. Ir nepieciešami zaļie pirkstiņi. Ir cilvēki, kuri iestāda, it kā jau sākumā viens un tas pats, bet tie vieni aug labāk un tie vieni aug sliktāk. Ja? Un darbs ir padarīts vienādi. Tikai tie zaļie pirkstiņi, kā tu paņem to stādu un ieliec iekšā, tad arī veidojās tā kopējā aina daudz labāk. Tas ir sajūtas, jo stādi ir dzīva būtne, principā. Un ja tu pieeji viņiem kā pie dzīves radības kopā strādājot, pats cilvēks un šis augs, jā, tad tas ir tas kopums. Ieguldot tepatās dobēs, tad arī veidojās rezultāts. Latvija mums ir meži kā resurs, mums ir kūdra, ko kokaudzētavā var apvienot vienā un radīt fantastisku produktu, kurš ir vajadzīgs ne tikai šeit uz vietas, bet kurš ir vajadzīgs arī citur, ir vajadzīgs Zviedrijā. Tas ir pierādījums, ka mēs varam. Un mēs to darām, un es domāju, ka mēs varam vēl vairāk. Starp citu, ik pa laikam dzirdamās runas par Latvijas zaļā zelta izzušanu Jānī izraisa tik smaidu. Es domāju, ka neviens arī nenoliedz gadus, kad cērt vairāk, un gadus, kad cērt mazāk. Mēs kolosāli pēc stādu pieprasījumu varam pateikt, vai pagājušā gadā cirta vairāk vai cirta mazāk. Un kurš to darīja? Vai to darīja Latvijas valsts mežos, vai to darīja privātajā sektorā? Ja 3 gadus atpakaļ, teiksim, apmēram 12 miljonu stādu mēs sastādījām savos Latvijas valsts mežos, kad neviens nenoliedz, kad cirta tā kā vairāk, tad šobrīd tie ir apmēram 8 miljoni, kurus iestādām paši savos mežos. Savukārt šī starpība 4 miljoni šobrīd ir privātajos mežos. Tā kā kopumā vairāk netiek izcirsts, vienīgi pamainās tā proporcija, kurā sektorā. Mēs redzam, kad meži būs noteikti.